Ok, sveicināti. Es domāju, ka mēs arī esam Facebookā un viss tiks ierakstīts. Tā kā mēs varam sākt, mani sauc Florians un mēs Vjačeslavu Kašķēļu izdomājām šo, pieteicam šo projektu un mūsu liela pārsteiguma mums tika piešķirts projekts, lai veicinātu šo dialogu starp dabaszinātniekiem un ticīgajiem cilvēkiem, kurā skaitā ir, protams, arī zinātnieki, teologi un arī parasti ticīgie. Un arī, protams, ir cilvēki, kas pieder kaut kādā veidā vairākas tādas pasaules kopienas. Un tas ir ļoti interesanti, un tad mēs gribam veicināt šādu dialogu, zinot, ka ļoti bieži tie, kas nepieder varbūt abam pasaulēm kaut kādā veidā, dažreiz nezina, kas notiek. Dabaszinātnieki nezina, par ko runā teoloģija vai kā uztver ticīgi cilvēki pasauli. Un tajā pašā laikā dažreiz ticīgiem cilvēkiem vai teologiem vienkārši trūkst zināšanas par dabaszinātnes atklājumiem un kāds ir tas redzējums uz pasauli. Un līdz ar to mums bija jau vairākas lekcijas, dažas, ko stāsta dabaszinātnieks par, piemēram, kvantumehāniku, evolūciju bija pagājušajā reize, un mēģina izklāstīt dabaszinātnes redzējumu. Un tagad mums ir kārta atkal teologiem stāstīt vai reliģijas filozofam. Tad mēs esam ļoti priecīgi, ka Normons Ticans mums var stāstīt un ievādīt kaut kādā veidā tādā, manuprāt, centrālā jautājumā, ticība un prāts, jo ir tādi divi izzināšanas veidi. Un tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka viņš arī pasniedz kursu par to teoloģijas fakultāti. Un es domāju, ka mums var daudz stāstīt. Un atbildes pēc tam profesors Arturs Utinans no Rīgas Stradiņa universitātes un profesors Ralf Kokens arī no teoloģijas fakultātes pēc tam. Un pēc tam arī mums būs iespēja diskusijai. To arī varam lūgt visiem cilvēkiem rakstīt jautājumus chatā un arī Facebookā chatā, un mēs mēģināsim kaut kā tos likt diskusijā beigās. Tad liels paldies visiem, kas pieslēdzās, un īpaši mūsu runātājiem un koreferentiem. Un došu vārdu profesoram Normandam Titānam. Labdien! Paldies! Ceru, ka jūs mani dzirdat. Ir tas gods, pagodinājums piedalīties šajā Templeton mini projektā, un kā jau arī Florians teica, tad man ir man nav kursa par ticību un prātu, bet man ir vispārīgs kurs par reliģijas filozofiju, kur viena no nodaļām ir par ticību un prātu. Bet es arī esmu pateicīgs Florianam, ka viņš man tādu piespieda jau priekšlaicīgi izveidot tēzes, jo veicot šo tēžu sistematizāciju, es arī tā sapratu, ka te var sanākt raksts kādam reliģijas filozofijas žurnālam. Tātad, jūs mani redzat un dzirdat, ja? Ir viss kārtībā? Jā, Normand, viss kārtībā. Labi, paldies. Tātad ticība un prāts, kāda veida reliģiskā ticība ir vai nav savienojama ar prātu vai arī ar zinātni. Reliģijas filozofijā teistiskās, jeb dievticības, jeb ticības dievam no vienas puses un prāta, jeb racionālās domāšanas no otras puses savienojamības vai nesavienojamības modeļi ar variācijām, kā es to saredzu, pamatā aptver skālu, kas sākas ar fideismu, tātad uzskatu, ka reliģiskās patiesības tālu pārsniedz racionālā prāta robežas un tādēļ ir
pieņemams ticībā. Tad tas no vienas puses, un no otras puses evidenciālisms, kas pieņem tātad, ka ar evidenci, jeb pierādījumiem, reliģisko ticības pārliecību balstīšanai var plašāk saprast ne tikai empirisku pieredzi, bet arī racionālus pamatojumus. Tātad mazliet no manas puses paplašināt evidenciālisma definīciju. Un tālāk sekos neliels vēsturisks un kontekstuāls ieskats, lai labāk varētu saprast šīs divas pieejas, bet pēc tam piedāvāšu diskusijai tēzes par alternatīvām, kā iespējams saistīt reliģisko ticību un zinātni atkarībā no šīs cilvēka izvēlētās alternatīvas, ja, kāda viņa vai viņas nostāja būs. Tad sākam ar fideismu. Tas ir no latīņu vārda fides, ja tā burtiski mēs teiktu, tas ir ticībisms. Un sākotnēji lietots kā tāds nievājošs apzīmējums attiecībā uz reliģiozajiem cilvēkiem, kas, sargājot savu ticību, tad naidīgi attiecās pret prāta, vispār filozofijas un zinātnes un citu tādu racionālu sfēru, ietekmi ticības lietās, ko pēc viņu domām ir nešaubīgi jāpieņem atklāsmē. Arī šodien, piemēram, sektās šādu pieeju vēl sastopam, bet šajā prezentācijā es ar fideismu apzīmēšu daudz smalkāku un komplicētāku pieeju nekā tāds naivs iracionālisms. Liela daļa no jums, arī, kas šeit esam teoloģijas fakultātes kolēģi, piedodiet manai izpratnē, jūs esat fideisti, bet pēc brīža jūs redzēsiet, kāpēc es tā par jums domāju. Tur mazliet pagaidiet, bet jāsaka, ka tā ir visnotaļ cienījama un leģitīma ticības nostāja. Rietumu domas vēsturē nopietni vērā ņemam fideisti, aiziet racionālajā domāšanā līdz galam, un tad atduroties pret prāta pašām robežām, un tad atzīstot, ka to no transcendences puses pārsniedz kaut kas daudz lielāks, ko nesasniedz arī nekādi cilvēciskie racionālās teoloģijas argumenti vai tur dieva esamības pierādījumi un tam līdzīgas spekulatīvas konstrukcijas. Fideisma tradīcija kristietībā ir spēcīga jau no pašiem pirmsākumiem, saskaņā ar jaunās derības vēstuļu autoru Pāvilu, kā mēs zinām, pasaules gudrība, ko viņam pārstāv grieķu filozofija, tā ir muļķība dieva acīs. Tertuliāns 3. gadsimtā retoriski jautā, kas ir kopīgs Atēnām ar Jeruzālēm. Luters domāja, ka ar prātu saprast Dievs ir elks, kam nav sakara ar ticības dzīvē piedzīvot Dievu. Bet jāatzīmē, ka šie kristieši bija ieguvuši savu laiku, tā teikt, augstāko izglītību, attiecīgi grieķu filozofijā un Lutera gadījumā scholastikā, un neviens no viņiem nav pret prāta izmantošanu, kaut vai vismaz mācīšanā, teoloģiskā argumentācijā, apoloģētikā, kas ir ticības racionāla aizstāvēšana. No 20. gadsimta teoloģiskā fideismu var minēt kaut vai neo-ortodokso teoloģiju ar Kārli Bārtu kā spilgtāko pārstāvi, kad ideja tāda, ka tāda dieva radikālās citādības teoloģijai, kas tā teoloģija, kas neatzīst nekādu cilvēka paša būvēto tur naturālo teoloģiju. Var tikai ticībā personiski pieņemt dieva atklāsmi Kristū. Ticības teoloģija tad ir baznīcas atbilde uz atklāsmi, un tai nevar būt sakara ar filozofiju vai zinātni vai tam līdzīgām lietām. Saskaņā ar fideismu
reliģijas pamata patiesības ir saņemtas atklāsmē un darbojas pašā reliģiskajā ticības sistēmā. Un tādā gadījumā prasība izvērtēt ticību ar ārēju racionālu standārtu palīdzību ir, tiek saredzēta kā tāda smaga kļūda, kas drīzāk var norādīt uz īstas ticības trūkumu. Var teikt, ka izvērtēt Dievu vārdu ar loģiku un zinātni nozīmē drīzāk pielūgt loģiku un zinātni nekā Dievu. Niansētu fideismu attiecībā uz reliģijas lietām pārstāvējuši arī ģeniāli modernā laika filozofi, par kuriem būtu vienkārši muļķīgi domāt, ka kāds no viņiem būtu iracionālists, gribētu noliegt prātu nozīmi. Viņi izsaka racionāli aizstāvams argumentus, bet fideismu kontekstā arī tieši ar uzsvaru tātad attiecībā uz cilvēka prāta robežām. Paskāls, kaut vai 17. gadsimtā, kas nodala tātad ticības, nevis filozofu un prātnieku, Dievu, kas nodala sirds, nevis prāta reliģiju. Savā ziņā arī Kants 18. gadsimtā, ja teorētiskais prāts, Kantam ir kategorija un fenomenālās pasaules ierobežots, mēģinot to pārsniegt, prāts nonāk pretrunās. Savukārt nospraudz prāta robežas, kā Kants domā tīrā prāta kritikā, kur ievada apgalvo, ka ar to ir atbrīvojis vietu ticībai. Noteikti Sērens Kierkegaards 19. gadsimtā, kam ticības objekts tātad ir pavisam svešs un cits filozofijai. Ticība ir tāda subjektīva paļaušanās, teorētisks neziņas un loģiska paradoksa situācijā. Dievišķais ir pāri racionalitātei, un tanī ir vienkārši jāmet iekšā ar tādu ticības lēcienu. Viljams Džeims 19. un 20. gadsimta mijā, kas uzskata, ka evidences trūkuma situācijā ticīgais var arī rīkoties tā, it kā ticības pārliecība būtu patiesa. Savukārt 20. gadsimtā Wittgensteins, tas ir problemātiski, vai viņš viņu pašu var uzstīt par fideistu, bet vismaz viņa sekotāji, reliģijas filozofi izveidot tā saucamo Wittgensteinisko fideismu, kas saredz reliģiju kā tādu intrasistēmisku, iekšēju tādu valodu spēli, kur ir sava gramatika un tādu, ko nevar analizēt no ārpuses. Arī Heidegger šeit var minēt, kas nošķir ontoteoloģijas dievu, kas tiek saprasts kā esamības pamats vai cēlonis, no ticības dievu, ko vienīgi var pielūgt un slavēt, un kur priekšā var dejot, bet ko nevar darīt ontoteoloģijas dieva priekšā. Fideisma, ticības un prāta sakarā tātad īstais jautājums nav par to, vai prāts reliģijai ir vajadzīgs. Protams, ka ir. Ja ne citādi, tad vismaz ar nolūku zināt, kāpēc ieņemt fideisma nostāju, saprast savus ticības iekšējo sakarīgumu un tam līdzīgi, bet pieņemot, ka iespējams lietot prātu pašas ticības saprašanai, varbūt varētu iet soli tālāk un atzīt, ka pašu ticību varētu vērtēt pēc tās patiesuma pamatojumiem. Tātad īstais un debatējamais jautājums ticības un prāta sakarā ir, vai racionālajam prātam var būt piešķirta loma ticības pārliecību pamatošanā, kā arī varbūt kritikā un pat atspēkošanā. Šī ir ticības un prāta
miedarbības problemātikas sakne no ticīgo puses. Un ar to tad pārējām pie otrās apskatāmās nostājas, pie evidenciālisma. Šeit latviešu valodas nabadzība vispār ļoti grūti latviešu valodā nodarboties ar analītisko filozofiju, jo nav ekvivalentu terminu. Evidence, jā, latviešu tulko kā pierādījums, bet evidence nav tas pats, kas pierādījums. Un tad evidenciālisms nevarētu būt pierādījisms vai kaut kas tāds, tāpēc es atstāju, ka ir evidenciālisms, bet laikam latviešu valodā tāda vārda nav. Tā ir pieeja, kas paredz to, ka reliģisku ticības sistēmu var saprātīgi pieņemt tikai tad, ja iespējams pamatot, ka tā ir patiesa, un šiem pamatojumiem ir jāsniedz tāda evidence, ja, kas vai tā būtu empīriska vai loģiska, kas principā varētu pārliecināt ik vienu racionāli domājušu cilvēku. Ik vienai saprātīgai personai, kas izvērtēs evidenci, uz kuras balstās pamatojumi, ir jānonāk pie secinājuma, ka pamatojumi ir patiesi, vai vismaz varbūtīgi patiesi, ka pielietotās spriešanas metodas ir pareizas, ka premises un līdz ar to arī no tām izdarītie secinājumi ir patiesi, vai vismaz varbūtīgi patiesi. Arī varam sākt ar vēsturisku ieskatu, un šeit nozīmīga figūra ir 19. gadsimta angļu matemātiķis Viljams Klifords, kas esejā Ticēšanas ētika raksta šādi. Vienmēr, visur un ikvienam ir nepareizi ticēt kaut kam bez pietiekamas evidences. Citāta beigas. Jāpiezīmē, ka šis izteikums viņam attiecas ne tikai uz reliģiskajām ticības pārliecībām, taču ir arī tādām piemērojams, un noteikti viņš arī tās bija paturējis prātā. Un svarīgi, ka Klifordam tas ir ētikas jautājums, kā mēs redzam arī no konteksta, tas ir parādās esejā ar nosaukumu Ticēšanas ētika. Tātad ticības pārliecību pieņemšana bez evidences, tai var būt nopietnas sekas gan attiecībā uz pašu cilvēku, gan arī citiem. Šeit nāk arī prātā antivakseri, piemēram, tagadējie savām sazvērestības teorijām, piemēram. Klifords pats neuzskata, ka reliģiskās ticības pārliecības iztur evidenciālismu pārbaudi, bet tā nedomā visi evidenciālisti. Piemēram, Džons Loks jau 2 gadsimtus pirms Kliforda pauž ļoti līdzīgus uzskatus, tikai ar tādu atšķirību, ka saredz arī ortodoksas kristīgās ticības pārliecības kā racionāli pamatojams, savulaik izpratnē. Un esejas par cilvēku sapratni 4. grāmatā Loks raksta arī par ticību un prātu un to atsevišķajām jomām. Un viņš atzīmē, ka prāts reizēm tiek saprasts kā ticības pretinieks, bet Loks domā, ka tāda nostāja nav pareiza. Un viņš spriež šādi, šeit ir citāts. Es domāju, ka nebūtu nepareizi ievērot, lai kādā veidā ticība būtu uzskatīta par pretēju prātam, tomēr ticība ir nekas cits kā prāta nelokāma piekrišana. Ja ticība regulējam šādā veidā, kas ir mūsu pienākums, tad to nevar veltīt jebkam, bet tikai kaut kam labi pamatotam. Tādējādi ticība nevar būt pretēja prātam. Tas, kas tic bez jebkāda prātā pamatota iemesla, var būt iemīlējies savās fantāzijās. Šāds cilvēks nemeklē patiesību, kā vajadzētu.
Nedz arī šāds cilvēks izrāda paklausību savam radītājam, kas gribētu, lai viņš izmanto uztveres spējas, ko radītājs tam devis, lai pasargātu no kļūdām un maldiem. Cilvēks, kas tā nedara pēc savām labākajām spējām, ja arī reizēm nonāk pie kādas patiesības atziņas, atskārš to tikai nejauši. Nezinu, vai tādas nejaušības veiksme attaisnos viņa snieguma neregularitāti. Skaidrs ir vismaz viens, viņam jāatbild par pieļautajām kļūdām. Tāpat laikā cilvēks, kas liek lietā viņam Dieva doto prāta gaismu un spējas, un patiesi tiecas atklāt patiesību ar dotajiem līdzekļiem un spējām, var gūt apmierinājumu, pildot savu racionālās būtnes pienākumu. Ja arī šādam cilvēkam reizēm var paiet secen patiesība, tam nepaies secen tās alga, jo šāds cilvēks pareizi pārvalda to, kam dot ticības piekrišanu. Šāds cilvēks jebkurā lietā un gadījumā, gan ticot, gan neticot, seko prāta vadībai. Citādi beigas. Lok šeit arī debatē pret tradīcijas autoritātes, bezierunu pieņemšanu no vienas puses un otras puses pret tā saucējiem entuziastiem, jeb sektantiem un viņu ticības pieeja, tātad vadoties no subjektīvām izjūtām un emocijām. Un turklāt pēc Loka domām šī prātīgā pieeja ir tieši izšķirīga reliģijas gadījumā. Ja Cliffordam tas bija ētikas jautājums, tad Lokam tas jau ir soterioloģisks jautājums, tātad, kas saistās ar glābšanu. Jā, tātad reliģijai tāda loma cilvēku glābšanā, ja to skatās no reliģijas iekšienes. Lieki piebilst, cik nekrietni un nepieņemami ir apzināti vai aiz nezināšanas izplatīt maldīgus reliģiskus uzskats, jo cilvēki reliģijai var pakārtot visu savu dzīvi. Kopsavilkot vienā teikumā, tad evidenciālisms nozīmē, evidenciālisms ticībā, nozīmē reliģisko ticības pārliecību, racionālu izvērtēšanu, pamatojoties secinājumos no prāta spriedumiem un empiriskām pieredzēm, kas dod pieeju realitātes faktiem. Arī mūsu laikā vēl evidenciālisma ceļu joprojām reliģijas filozofi iet. Šeit var minēt kaut vai britu reliģijas filozofu Richardu Swinburnu. Tagad nedaudz vispārīgas pārdomas par evidenciālisma un fideisma miedarbību. Bieži vien pieņem, ka zinātne nodarbojas ar pasaules procesu izpēti, aprakstīšanu, izskaidrošanu un prognozēšanu, ko var pārbaudīt un pamatot ar empirisku evidenci. No vienas puses, kamēr reliģiskie priekšstati būtu pieņemami bez evidences, tikai ticībā, sola fide, fideisms. Galu galā jaunās derības izteiksmē, kas tad ir ticība, piemēram, vēstule ebrejiem, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Var jau pastāvēt uz šādu nošķiršanu starp reliģiju un ticību. To dara fideisti bieži vien. Un to dara arī zinātnes un reliģijas attiecību tā saucamā neatkarības modeļa pārstāvi. Piemēram, Stevens J's Goulds, tāda viņa paradigmatiskā jau nostāja, kas izšķir tādu neatkarīgu zinātnes maģistēriju, kas aptver empirisko jomu,
tātad nodarbojas ar jautājumiem, tātad no kā sastāv universs, kas būtu fakts, un kāpēc universs darbojas šādi, kas būtu teorija. Un tad ir otrs, šis reliģijas maģistērijs, kas aptver augstākās jēgas un morālās vērtības jautājumus. Un šie divi maģistēriji nepārklājas. Bet šāda neatkarība varbūt ir pārāk vienkāršota. No vienas puses arī zinātnisko teoriju būvēšana nav 100% brīva no ticības, pat ja tā ir atšķirīga no reliģiskās ticības. Zinātnieki bieži vien tic teorijām bez pietiekamas evidences, varbūt vairāk varbūtīgi un induktīvi. Tomas Kūns ir norādījis ticības elementa lomu jaunu revolucionāru zinātnisku paradigmu pieņemšanā. Var teikt, ka universāli pārliecinošu argumentu nepietiekamība var attiekties ne tikai uz reliģisko ticības sistēmu pārliecībām, bet savā ziņā arī uz visiem argumentiem, arī, kas pamato pasaules uzskatus. Un ja kāda cilvēka pasaules uzskats pamatojas zinātnes atziņās, tad tas vēl nenozīmē, ka šim pasaules uzskatam ir droša un stabila evidence. Lielajās zinātnes teorijās, kā piemēram par dzīvības rašanos, darbojas daudzi dažādi evidences faktori, ko zinātnieki izsver un tad pieslienas kādam vienam vai citam variantam. Un nav tā, ka to vienmēr iespējams izdarīt kaut kā objektīvi, bez zinātnieka paša pasaules uzskatu ietekmes. Cilvēku pasaules uzskati var iespaidot to, kādus argumentus viņi pieņem par pārliecinošiem un ticamiem. Ir tiesa, ka vairums dažādu zinātnes nozaru secinājumi ir tik droši, ka reti kurš saprātīgs cilvēks tiem nepiekritīs. Piemēram, diez vai šodien kāds vairs pastāvies pie uzskata, ka Zeme ir plakana, izņemot attiecīgās dīvainās sazvērestības teorijas piekritējus. Diez vai kāds nolieks evolūciju, izņemot dīvainās šīs jaunās Zemes kreacionismu teorijas piekritējus. Bet citādi ir ar zinātniskumu, jeb scientismu kā tādu visaptverošu pasaules uzskatu. Tāda ideja, ka tieši zinātne pateiks visu, ko vien iespējams zināt par realitāti. Tāds uzskats var arī negūt visu saprātīgo cilvēku atbalstu. Un šis pasaules uzskats ir tikai viens iespējams variants, un to nav iespējams pierādīt visiem saprātīgiem cilvēkiem pārliecinošāk par kaut kādu arī teistisku kaut vai pasaules uzskatu. Un kāpēc tas tā? Tāpēc, ka, lai to pierādītu, ir jāizkāpj ārā no pašas zinātnes tiešā evidences lauciņa un jāiesaistās jau citā pavisam diskusijā, kas būs filosofiska, diskusija par pasaules redzējumu variantiem, ieskaitot teistiskus un ateistiskus variantus. Un, ja no vienas puses tātad zinātnē, tātad, kā redzējām, vismaz kaut kādā formā ienāk ticība, bet tad vēl jau vairāk no otras puses nav izslēdzama arī zinātnes ienākšana reliģiskās ticības laukā. Zinātnes un reliģijas neatkarības modelis nebūs pieņemams daudziem zinātniekiem, kas grib savienot savu zinātnisko darbību ar teistisko ticību. Un tad zinātniekam iespējams no savas perspektīvas, un šeit es uzsveru no savas perspektīvas, saredzēt, ka teisms varbūt pat izskaidro daudzus pasaules fenomenus labāk nekā naturālisms, ka zinātne varbūt pat labāk savienojas ar teismu nekā ar naturālismu. Un šeit ir runa par tādiem
nozīmīgiem fenomeniem, ja, kā piemēram universa eksistence kā tāda, ja. Universa darbība pēc fizikas likumiem, tā racionāla saprotamība, pārsteidzošā matemātikas piemērojamība dabas likumu noteikšanā un formulēšanā, dzīvības, apziņas, prāta rašanās un tam līdzīgi jautājumi. Un tālāk vēl ejot, zinātne balstās divos pieņēmumos. Tātad pirmkārt, ka fiziskajam universam piemīt sakarīga racionāla struktūra, kas izpaužas tā regulārā darbībā saskaņā ar dabas likumiem, un otrkārt, ka cilvēkam piemīt racionāla spēja izprast fiziskā universa struktūru un darbību. Un šeit tātad sanāk tāda atbilstība, ja, starp inteligiblu, jeb saprotamu universu un ar saprašanas un izskaidrošanas spēju apveltīto pētītāju. Naturālisma versija, saskaņā ar kuru nejaušā veidā dzīvība rodas no neorganiskiem elementiem un apziņa un tālāk prāts rodas no matērijas un tam līdzīgi, var pat likties neticamāka, izraisa daudz lielāku šo tādu epistēmisko pārsteigumu. Ja, kā tas varēja būt, ka tas tā varēja notikt, nekā tas ir, pieņemot teistisku pasauleskatu. Teistiski ievirzīt zinātnieki šeit var saredzēt savā ziņā tādu teismu priekšrocību, bet atkal tie nav pašas zinātnes izpētes jautājumi. Šeit tikai notiek tā zināma tematiska pārklāšanās, ja, ar filozofiju un ar teoloģiju. Un tā, tagad tad pārējām pie tēzēm diskusijai. Tātad tēze ir šāda: ticīgajiem, kas paši ir dabas zinātņu pārstāvji vai arī piekrīt dabas zinātņu naturalistiskajiem pasaules skaidrojumiem, ir tādi ierobežoti varianti, jeb alternatīvas, kā savienot savu reliģisko ticību ar zinātnes aprakstīto pasaules ainu. Un pirmā tā tad ir šī apakštēze, ka zinātnes jomā, viens variants zinātnes jomā pieņemt metodoloģisko naturālismu, bet reliģijas, jeb reliģiskās ticības jomā pieņemt fideismu, un tādējādi nošķirot zinātnes un reliģijas sfēras. Pieņemt zinātniskajā darbībā metodoloģisko naturālismu vēl nenozīmē pieņemt ontoloģisko naturālismu, tātad, kas ir metafizisks uzskats, ka daba ir viss, kas ir, un ka nav nekā vairāk, nekā pārdabiska un transcendenta. Bet metodoloģiskais naturālisms, tas vienkārši nozīmē to, ka zinātne metodoloģiski darbojas dabas ietvaros un nenodarbojas ar neko ārpus dabas. Un šajā pieejā tradicionālais, klasiskais, arī kristīgais teisms nav integrējams zinātniskā pasaules skaidrojumā, nav savienojams ar zinātni. Zinātne nevar nekā pateikt par Dievu, ar dažādām Dievam piedāvētām īpašībām un arī par tādām lietām kā trīsvienība, kristīgā trīsvienības doktrīna un tam līdzīgi. Taču, kā jau norādīju iepriekšējās pārdomās par fideismu un evidenciālismu iedarbību, šāda joma nošķiršana nav vienkārša, un to elementi savstarpēji iespiežas no vienas jomas otrā. Zinātnieks fideists darbojas metodoloģiskā naturālisma ietvarā, bet tādā pašā laikā viņa reliģiskā ticība ietekmē to, kā viņš vai viņa patiesībā redz pasauli. Ja? Un reliģija piedāvā arī propozicionālā, jeb apgalvojuma formā izteiktus pārdabiskus pasaules skaidrojumus, kas var konkurēt ar zinātniskajiem, dabiskajiem skaidrojumiem. Piemēram,
teistiskās reliģijas postulē dieva eksistenci un darbību pasaulē, kā caur radīšanu, piemēram, arī brīnumu notikšanu un šādas lietas. Un tad, jautājums tagad ir, man varbūt arī diskusijā vēlāk, ar jums, vai rezultātā tad neiznāk tādas, divas dažādas dzīves. Otrā tēze. Zinātnes jomā, tātad otra alternatīva zinātnes jomā pieņemt naturālismu, bet reliģiskās ticības jomā evidenciālismu. Tādējādi rodot saskarsmi zinātnes un reliģijas sfēru starpā. Un tas ir iespējams vairākos veidos, bet ar ļoti atšķirīgām teoloģiskām pieejām un rezultātiem. Un tātad pirmais zem šīm, pirmā apakša pieeja, tātad, ko es nosaucu par naturālās teoloģijas pieeju, kas nozīmē tātad saskatīt dievišķu darbību universā un dabā, un tālāk arī civilizācijā, vēsturē un kultūrā. Un šeit nāk prātā dažādas teorijas, ar kurām varbūt jau daudz no jums būs pazīstami, kā piemēram antropais princips un smalkā noregulētība. Abas šīs teorijas vieno tāds izbrīns par to, ka universa struktūra un konstantes un dabas likumi sakrīt tā, ka varēja rasties dzīvība, varēja rasties cilvēks. Ja. Vai arī tā saucamā saprātīgā nolūka, šis intelligent design, teistiskais arguments, kas uzskata, ka noteiktas universa un dzīvo būtņu iezīmes vislabāk var izskaidrot ar saprātīgu cēloni. Arī jau iepriekš minētā apziņas rašanās, un apziņas rašanās mīkla un tādi jautājumi. Tātad tie būtu šī evidence par, Bet šo pieeju atšķirībā no iepriekšējās ir grūti vai neiespējams savienot ar klasisko teismu, ja ir nepieciešams arī saglabāt visus klasiskos dievišķos atribūtus, it īpaši omnipotenci, visvarēšana un omnibenevolenci, jeb dieva pilnīgo labestību vai arī mīlestību. Varētu būt evidence par dievišķu darbību pasaulē, kā jau tikko dažas lietas norādīja, bet diemžēl arī nemazāk evidences pret, un tagad es jau kļūšu personiskāks. Redziet, naturālā teoloģija, tā var teikt, ir, nezinu, pamatot vai nepamatoti, bet ļoti optimistiska. Tā pievērš uzmanību visumu un dabas procesu apbrīnojamajai darbībai, visam labajam un skaistajam un harmoniskajam un racionālajam, un tad cēloniski saista to ar dievišķo. Bet, es pats personīgi pēc dabas esmu dziļš pesimists, un tad man ir jautājums, kā var neņemt vērā visu pretējo ļaunumu problēmu. Morālo ļaunumu, varbūt arī varam norakstām uz pašiem samaitātajiem cilvēkiem, un brīvās gribas nepieciešamību, bet tomēr un tik un tā šaušalīgo, pilnīgi bezjēdzīgo, ne ar ko nekompensējamo ļaunumu izplatību ir tik un tā ārkārtīgi problemātiski savienot ar dievišķo omnibenevolenci un omnipotenci. Viss, ko var vēl pieminēt, holokausts un golodomors un kaut vai no ziņu virsrakstiem, kas ir ikdiena, 5-gadīga meitenīte izvarojas un pēc tam nožņaudzis viņas mātes piedzērušais draugs. Labi. Kaut vai atliekot šo malā, bet ņemam kaut vai dabas nepilnības, vai kas tad tās būs, vai dieva nepilnības.
Kā notiek pati dzīvības evolūcija uz Zemes? Grūti savienot absolūti pilnīga un mīloša Dieva radītā ideja ar šo brutālo sugu izdzīvošanu, šo radīšanas kārtību, kurā stiprākās radības sāpīgi plosa un aprī vājākās, bet mēs izvirzījāmies barības ķēdes augšgalā ar to, ka šajā izdzīvošanas spēlē attīstījām prātu. Nāk prātā dažādas dīvainas būtnes, man vismaz noteikti, par kurām Dievam būtu jautājumi. Kāpēc? Kāpēc tāds radīt? Baktērijas mēs nevaram bez tām iztikt, nesājam vairākus kilogramus apkārt savu zarnu mikroflorā. Vīrusi arī spēlē izšķirīgu lomu ģenētiskās mutācijās un attiecīgi evolūcijā. Bet, piemēram, kāpēc, radīt kaut vai tādu dabas brīnumu kā aknu fasciolu? Tas ir tik pārsteidzošs dzīves cikls šai radībai, bet kāpēc šāda būtne? Wikipēdija. Aknu fasciolas dzimumu gatavi indivīdi, 2 līdz 3 cm gari un 1 cm plati sūcējtārpi, parazitē dzīvnieku atsevišķos gadījumos cilvēku aknu žultsvados, retāk plaušās. Parazīts ir hermafrodīts, tas producē olas, kas no invedētā dzīvnieka vai cilvēka aknām ar žulti nokļūst zarnās un tālāk ar izkārnījumiem izdalās ārējā vidē. Mitrās vietās, piemēram, purvainās ganībās, no olas izšķīs kāpurs, miracīdijas, kas ieurubjas mazajā dīģgliemezī, kur pārdzīvo vairākas attīstības stadijas un savairojas. Pēc zinām laika jauni kāpuri atbrīvojas no mazā dīģgliemeža un brīvi peld ūdens virsmu vai piestiprinās pie zāļu stiebriem, pēc tam pārklājas ar cietu apvalku, iecistējas un ilgāku laiku saglabā dzīvotspēju, un ja kopā ar ūdeni vai zāļu stiebriem tos norīt dzīvnieks, tā aknu žultsvados attīstās pieaugušas aknu fasciolas. Tā var invadēties cilvēks. Tālāk kaut vai skatāmies mūs pašus. Acis un ausis ir tiešām dabas brīnumi, nemaz nerunāsim par smadzenēm, bet ikvienam kļūstot vecākiem, kā arī nereti jau dzimšanas ar vienu atklājas, cik tomēr nepilnīgi ir izveidot šis ķermenis. Labi, šim tam pārbraukšu, bet skatāmies, piemēram, no interneta nejauši paņemts foto. Kas tas ir? Tā ir dieva kļūda vai dabas kļūda? Vai varbūt kāds demiurgs uzdarbojies? Svarīgi piebilst, ka šajā pieejā arī ir tikpat grūti kaut kā burtiskā veidā iekļaut dabas procesu kontekstā tā saucamo kristīgo pestīšanas vēsturi, kas atklājas Bībelē no viena vāka līdz otram. Tāda trīsvienības schēmas realizācija pasaulē, kā tas burtiski saprotams notiekot pasaulē, lai tam varētu atrast evidenci, ja šīs lietas kaut kā neinterpretē. Jo, ja to burtiski uz tām skatoties, tas iziet pilnīgi ārpus dabiskiem rāmjiem, vai ne? Taču, no otras puses, šeit atkal ir labā ziņa, un labā ziņa ir tāda, ka ir iespējama savienošana ar citādi, panteistiski un deistiski saprastu Dieva ideju. Abi šo uzskatu ziedu laiks ir apgaismības laiks, abi šie dievi ir bezpersoniski, abiem ir noņemti visi speciālās atklāsmes un pielūgsmes elementi,
bet pirmais, tātad panteisma dievs ir ontoloģiski nenodalīts no pasaules, tātad tā ir imanents, kamēr otrais ir transcendents pasaulē. Un, katrā gadījumā naturālistiski ievirzītiem cilvēkiem var būt daudz vieglāk pieņemt panteismu salīdzinām ar teismu, kurā dievam ir daudz dažādu pārdabisku atribūtu, kā arī daudz antropomorfu atribūtu. Panteismā daba ir dieva izteiksme, un visa esamība ir tāda viena, vienota un dievišķa. Tagad viņi jūtās, zin kā, tāpēc viņi tagad grib es kā konstatēju, tāpēc tas ir. Jā, es drīz beigšu, jā, paldies. Deisma dievs ir tas, kas paliek pāri no teisma dieva, kad noņem visus pārdabiskos un personiskos elementus un īpašības, un arī visu, kas saistās ar speciālo kristīgo atklāsmi un Kristus dievišķību. Paliek tāds radītājs dievs un viņa tāda vispārīga atklāsme dabā, kas ir aptverama ar prātu. Ja? Un tad iznāk tāda visiem pieejama dabiska reliģija, kas ir racionāla, ja? Pamatojama ar prātu, un pēc būtības ētiska, ja? Vienādojama ar morāli. Daudzi ticīgi dabas zinātnieki ir tieši panteisti un deisti. Piemēram, Einsteins ir raksturīgi izteicies, ka viņš netic dievam, kuram rūp cilvēku darīšanas un kurš iejaucas cilvēku dzīvē, bet gan dievam kā abstraktam harmonijas un kārtības principam. Un šī pieeja var būt savienojama arī ar modificētiem kristīgi teistiskiem uzskatiem, kā piemēram ar procesa teismu un teoloģiju, kas atsakās no šiem dievišķajiem omni atribūtiem un arī cenšas dievību vairāk savienot ar dabu, lai gan saglabājot arī transcendenci. Un sanāk tāds kā panteismu un deismu krustojums, ja, jeb panenteisms. Tagad mēs strauji jau tuvojamies manas prezentācijas beigām. Tātad otrā apakšpieeja evidenciālisma pieejai. Šeit ir tātad reliģiskā, ko es nosaucu par reliģiskā naturālisma pieeja. Tas ir tāds pilnīgs okama nāzis, jeb lieko hipotēžu nogriešana reliģijā, tātad noraidot jebkādas teistiskās vai panteistiskās vai deistiskās vai panenteistiskās vai politeistiskās vai vienalga kādas citas doktrīnas un pieņemot ontoloģisko naturālismu un saredzot pašu dabu un tās procesus kā sakrālus un kvazi reliģiozi izbrīnu un godbības vērtus. Un šī pieeja, protams, nav savienojama ar kristietību un ateismu, jo skaidri no tiem atsakās. Un tad pēdējais konstruktīvās, nosacīta konstruktīvās teoloģijas pieeja arī pieņemot ontoloģisko naturālismu, bet reliģiskās ticības pārliecības un doktrīnas interpretējot, ja tātad kaut kā vai eksistenciāli vai simboliski vai metaforiski un tam līdzīgi. Un arī kontekstā ar procesiem universā, dabā, cilvēces vēsturē un kultūrā. Šeit nav problēma pat ar tādām lietām kā brīnumu, piemēram. Piemēram, es paņēmu ņemot vērā Ralfu kā respondentu. Ņemam augšām celšanās brīnumu. Mēs zinām šo bultmanisko domu gaitu, ja? Jēzus, protams, fiziski nomira un palika miris, bet 3. dienā mācekļi pēkšņi savās sirdīs sajūta, ka viņi nav palikuši vieni, un ka viņa glābējs ir uzcēlies. Un tā no mirušā Jēzus rodas tā saucamais ticības Kristus. Ja? Tā 20. gadsimta vidus jaundarībnieku debats par šo. Bet domājot šādi, acīm redzam, šeit nav nekāda konflikta ar zinātni. Un arī līdztekus fideismam šī pieeja darbojas kristietībā, vismaz intelektuāļu un teologu vidū, un tā tad ir
de facto ar to savienojami. Nu, un pašās beigās tikai vēl tāda viena papildus piezīme, pat pēdējā, ka, diemžēl, fideisti no vienas puses un evidenciālisti visās 3 minētajās apakšgrupās no otras puses savā starpā nevienmēr atrod kopīgu valodu, jo pirmie ir vairāk konservatīvi, bet otrie vairāk liberāli. Un tad jāsaka paldies par uzmanību un lai noņemtu spriedzi un prezentācijas vietām lielo dramatismu, es šeit beigšu ar tādu karikatūru. Šeit mēs redzam iet priesteris, imāms un rabīns, bet viņi ir tikko miruši, ja, un tagad viņi dodās pretīm tam nezināmajam, kas tagad būs. Mēs esam miruši, bet mēs tagad tālāk redzēsim, kuram tad no mums bija taisnība. Un tagad viņi nonāk, un kas tad notiek, kas izrādās. Paldies! Paldies! Tas tiešām ļoti interesanti. Man īpaši uzmanīja tas, daudz jau, bet varbūt apkopots iepriekšējā slaidā, atrast to kopīgo valodu, jo man liekas, tas bija liels kalpojums šajā prezentācijā, ka tik daudz definēts, lietas iedzieni par kuros rodas tieši tas nesaprašanas bieži, kad ir sarunas starp ticīgu starpā un starp ticīgam un neticīgam dažreiz. Un visādi tagad. Man liekas, ka ļoti vērtīgs daudz. Liels paldies. Es negribu daudz vairāk runāt, tāpēc, ka mēs gribam turpināt. Un varbūt tad ejam sākumā no respondentiem. Vispirms profesors Utinants no dabaszinātnes puses. Man liekas, viņam bija prezentācija. Es ceru, ka tas mums izdosies. Jā, vai redzam prezentāciju? Jā. Jā, tātad paldies Titāna kungam par interesanto referātu un paldies par uzaicinājumu. Man liels gods piedalīties šeit. Un es tā kā piekristu lektoram par fideisma un evidenciālisma tādu grūto savienību vai nesavienojamību. Un tad es to gribēju vizualizēt ar prezentāciju no savas puses. Varbūt es tā neveikli uzrakstīju, bet tā ideja ir tāda, kā Dievs komunicēt ar cilvēkiem, ņemot vērā uztveres un prāta neirobioloģiju, jeb arī vai cilvēks sava prāta un uztveres bioloģiskās konstrukcijas dēļ var uztvert Dieva sacīto. Es mēģināšu paskaidrot, ko es ar to domāju. Tātad, saskaņā ar neirobioloģiju, tad mūsu apziņa atrodas smadzenēs un apkārt smadzenēm ir bieza kaula siena, kurai ne gaismas fotoni, ne skaņas viļņi, vai kas ir gaisa svārstības cauri netiek. Un tā tēze ir, tātad iziet arī, ka mēs zinām tagad, ka gaisma, krāsas un skaņas ir tikai smadzeņu virtuāls veidojums. Tātad mēs atceramies, kad, piemēram, kā mēs redzam, tātad ir liels elektromagnētisko viļņu spektrs, no kuras mēs redzam tikai mazu daļu. Tātad, protams, jūs to zinat, bet es tā kā atgādināšu, kad elektromagnētiskajiem viļņiem nav gaismas un nav krāsu, tātad viņi nespīd nekādā veidā, tātad visi elektromagnētiskie viļņi, ieskaitot redzamos, ir tikpat vienādi neredzami. Bet, kā tas sanāk no neirobioloģijas viedokļa, ka elektromagnētiskais vilnis nonāk acs tīklenē, un acs tīklenē tur viņš aktivē tātad darbības potenciālu tātad nervu vados. Un šis darbības potenciāls, viņš ir vienāds, vienalga vai mēs redzam, kad caur optisko nervu tas nonāk pakauša daivā, kas saucās vizuālā garoza, vai un mums liekas, ka pasaule ir krāsaina, bet, protams, smadzenes projicē
šo tēlu atpakaļ, ka mums izskatās, ka priekšmeti ir krāsaini, ja? Vai arī, piemēram, kā mēs dzirdam, līdz mūsu ausī nonāk tikai gaisa viļņu svārstības, tātad apkārtējā pasaulē, varētu teikt, ir pilnīgi klusa, skaņa, tas ir smadzeņu virtuāls veidojums, un piedāvā mūsu smadzenes arī projicē šo skaņu it kā nākošu no skaņas avota, piemēram, šobrīd no manas mutes, bet tā ir pilnīgi virtuāla ilūzija, jo tas, ko jūs dzirdat, tas viss tiek radīts jūsu smadzenēs, bet es jūsu virzienā tikai šo gaisu kustinu. Tieši tāpatās tas ir ar garšām, un tieši tāpatās ir arī ar fizikālām sajūtām, redzat, vai tā ir sāpju sajūta, vai patīkams sajūtas, piemēram, ka spalviņa glāsta roku. Vienalga ir tieši tas pats darbības potenciāls, kas ne ar ko neatšķirās, un visas šīs sajūtas, krāsas, smaržas, skaņas, jā, viņas, un arī sāpes vai patīkams kaut kas un viss pārējais, jā, tātad tiek radīts tieši smadzenēs. Bet tas impulss tiek atsūtīts atpakaļ, ka liekas, ka patīkami, piemēram, ir tieši plaukstā. Ja? Nu, kā mēs to zinām? Mēs zinām, piemēram, ja cilvēkam tiek amputēta roka, viņam var veidoties fantomu sāpes, fantomu šis fenomens un fantomu sāpes, kad cilvēkam liekas, ka amputētā roka ir. Un piedāvām šīs fantomu sāpes var novērst, ja cilvēks skatās spogulī, un tas spogulis ir uztaisīts tā, ka viņš savu, pieņemsim, labo roku redz kā nēsošo kreiso, un viņš to labo roku kustina, un viņš redz, ka kustās kreisā roka, un viņam sāpes pāriet. Ja? Tātad, lūk, smadzenes atkal veic šo virtuālo efektu. Visos gadījumos darbības potenciāls, tātad tas, kas pārvietojas vai nu par optisko nervu, vai pat dzirdes, vai garšas tātad nerviem, ir viens un tas pats process. Ja? Tātad, piemēram, tā, ka mēs redzam, pa redzes nervu nekāds bildīts nepārvietojās. Ja? Darbības potenciāls ir, ka repolarizācija un depolarizācija, nātrijas iet iekšā cauri membrānai šūnā, kālijas iet ārā, tas rada tādu atvilni, un šis repolarizācijas, depolarizācijas atvilnis skrien no acs stīklenes līdz šai pakauša daivai. Nu, un, ja es tā varētu mēģināt tā kā atrast kaut kādu bildīt, kāds varētu izskatīties no apmēram tā, ka vienalga mūsu patība vai suņa patība, vai cilvēks, kurš domā, ka viņš ir suns, ja, tātad, lūk, tas atrodas galvaskausā, no apkārtējās vides, vienīgais, kas viņu savieno, tas ir šie daudzie vadi, ja, faktiski elektriskie vadi arī ar bioķīmiskām tur sinapsēm. Nu, un tu, piemēram, redzes ziņā, tātad tur ir neironi, kas reaģē uz kontrastiem, un šie kontrasti tātad starp neironiem arī rada tādu virtuālu dažādu krāsu sajūtas. Ja? Mēs zinām, ka ir dzīvnieki, kas redz tik melnbaltā, un ir dzīvnieki, kam ir vispār 12 dažādu krāsu receptori, kamēr cilvēkiem ir tikai 3, tātad viņiem pasauli ir vēl krāsaināka. Nu, un, lūk, šajā pakauša daivā, kas ir redzes garoza, viss tas tiek salikts kopā, bieži vien arī ar skaņām, un veidojas tas tēls, kas piedāvām vēl arī ir zemapziņā, un tikai ja pietiekoši liels neironu skaits savā starpā sāk miedarboties, tad tas tēls parādās apziņā. Ja? Tātad to parādīšanos apziņā sauc par globālās darbtelpas modeli. Nu, lūk, un kā tad tātad tieša kontakta realitāte mēs nav. Tas, ko mēs redzam, lūk, ir apmēram tā kā online video kamera. Jā, tātad zinātne uzskata, ka ārējā realitātē kaut kas eksistē, jā, bet mēs redzam, lūk, caur šīm iekšējām brillēm, tas ir faktiski mēs neredzam ar acīm, ja, kā dažreiz arī teologi ir teikuši, ka acis ir lielākais Dieva brīnums, bet īstenībā acis diezgan vienkāršs veidojums, kamera obskura, bet mēs redzam ar smadzenēm. Smadzenēs rodas šī bildīte, tāpat kā, piemēram, šīs prezentācijas attēls datorā.
Piemēram, cilvēkam no iekšpuses, ja viņš vērtē sevi, piemēram, šis vērtējums var atšķirties nekā, piemēram, ārējam novērtējumam. Piemēram, šis cilvēks uzskata, ka viņš ir baigi labais cilvēks, piemēram, kā cits var uzskatīt, ka viņš ir ļauns. Vai vēl labāks piemērs ir transseksuālisms, ja, kad ir tā kā vīrieša bioloģiskais ķermenis, bet nu, lūk, cilvēks dvēselē, kā viņi saka, jūtas kā sieviete, ja, un tātad, piemēram, cenšas panākt šo dzimumu maiņu, ja, tātad mūsu patība arī ir virtuāls veidojums. Nu, lūk, un mēs nonākam pie tā būtiskākā, tātad mēs to realitāti varam redzēt online režīmā, vai arī mēs varam redzēt kaut ko atkārtojumu režīmā. Un mums parādās halucinācija, ja? Un principā realitātes attēls smadzenēs un halucinācijas attēls smadzenēs ne ar ko neatšķirās. Ja? Nu, mēs to kaut ko varam zināt no nakts sapņiem. Nu, dažreiz cilvēks saka, ka es nehalucinēju, es neesmu traks, ja? Bet nu, mēs visi halucinējam un kaut vai nakts sapņi, tas arī ir halucinācija piemērs. Un nevar atšķirt, ja tāpēc, ka materiāls ir viens un tas pats, viņi būtiski neatšķirās. Ja? Un tad tātad nav šīs atšķirības. Piemēram, viens, kas iet no dažāda veida mistiskajiem pārdzīvojumiem, šie ārpus ķermeniskie pārdzīvojumi vai lidojumi astrālā, ja, kur cilvēkam liekas, ja, ka dvēsele var atdalīties no ķermeņa, ja, ko zinātne sauc par autoskopiskām halucinācijām, un to var panākt ar visādām metodēm, tur psihotropiem medikamentiem, halucinogēniem, transkraniālo magnetu stimulāciju, tas var būt arī pie dažādām smadzeņu slimībām, piemēram, deniņdaivas, epilepsijas. Nu, lūk, tad mēs varam nonākt pie tā, mesijas, ja, kā viņi saņem savas vīzijas. Ja, mēs varam atcerēties, lūk, Mozu, ar kuru Dievs sarunājās caur degošu krūmu, vai Mariju Magdalēnu, kas redzēja Kristus augšām cēlušos, vai Pāvilu, ar ko tas arī, kas redzēja Kristus vīziju, kad viņš pārgāja kristietībā, vai atkal pa kreisi apakšā ir pravietis Muhameds, ar ko sarunājās eņģelis Džibrails, vai pa vidu jūs redzat tātad pravieti Džozefu Smitu, kas veidoja mormonisma reliģiju, un tālāk apakšā pa labi ir interesantākais piemērs, tas ir Jozua, kad Mūzes nomira, tātad Jozua pārņēma jūdu cilšu ievadīšanu apsolītajā zemē, un kas ir Jozua grāmatā, ka tā kunga balss liek nogalināt tur pār par 20 pilsētu iedzīvotājiem, visus vīriešus, sievietes, sirmgaļus un bērnus, un pat mājdzīvniekus, ja? Kas jau pavisam jocīgi izskatās, ka ir pat iznākusi, piemēram, tāda grāmata, vai tiešām Dievs komandē genocīdu, ja? Vai tas varētu būt. Nu, un šeit ir tas jautājums, kā mēs varam pateikt, kas ar mums no tumsas sarunājas. Ja? Ot Jozua, Mozus saņem vēstījumu, ka tev nebūs nokaut. Jozua saņem vēstījumu, ka nokauj visus pēc kārtas, kas vien, lai, nu, pieņemsim, ieiet tajā. Un jautājums ir, kā var atšķirt halucinācija vai reāli Dievs kontaktē? Nu, kaut vai mēs varam zināt, ka līdz pat mūsdienām dažādi politiski, reliģiski līderi apgalvo, ka dzird Dieva balsi. Un psihiatriskajās slimnīcās, katrās psihiatriskajās slimnīcā var atrast vismaz dažus pacientus, kas apgalvo, kad ar viņiem sarunājas Dievs. Ja? Un viņi tic, ka tiešām tas ir Dievs. Ja? Tātad, un viņiem grūti iestāstīt, ka bet varbūt tā ir halucinācija. Piedāvājam, viņi pat neizbrīnās, ka Dievs liek viņiem izdarīt visjocīgākās lietas. Piemēram, kāds tur ielīda ventilācijas šaktā, jo viņu tur Dievs sauca, ja, un viņš pat nepajautā, nu kāpēc man Dievam pakaļ jālien ventilācijas šaktā. Tātad, kā cilvēks to var pateikt? Lūk,
Tad mans jautājums tas būtu arī, kā Dievam būtu bijis jāizvēlas komunicēt ar cilvēkiem, zinot, ka cilvēki nespēja atšķirt labā Dieva balsi no halucinācijas, vai arī kaut vai to pašu pieminēto demiurgu, kā ir gnostiķiem, ka izrādās tas ir ļaunais Dievs Jālobalds, kas mūs māna. Viņš pasaka, ka viņš ir vienīgais Dievs, bet kā mēs varam zināt, varbūt tā ir, varbūt tā nav, varbūt tā ir halucinācija, un visu to lietu sarežģīja tas, ka Dievs izvēlās sarunāties ar izredzētajiem, Viņam vismaz vajadzētu izvēlēties sarunāties ar pilnīgi visiem cilvēkiem, ka visi cilvēki saņemt vienu un to pašu vēstījumu, nevis miljonus dažādu vēstījumu. Tātad, nezinu, vai tā kā iepriekšējās lekcijās teica arī profesors Juris Cālītis, ka ja Dievs nav kaut kur ārpusē, bet mājo kopā ar cilvēku vai cilvēka iekšpusē, vai tas kaut ko atrisina, lai mēs atrisinātu šo dilemmu, jo tāpēc, ka, tik un tā, no iekšpuses cilvēks dzird balsi vai no ārpuses, viņam tas neko nemaina, viņš nevar pateikt, kas ir tas, kas ar mani sarunājas. Līdz ar to es arī nobeidzu to savu ideju, kāpēc ir šis fidelisms un evidenciālisms nesavienojams. Tas nav tikai tas minētais dualisms, substances vai īpašību, ka nav tātad skaidrs, kā kaut kas nav matērija, var iedarboties uz šo matēriju, uz mūsu prātu, respektīvi kustināt neironu darbību. Šeit ir arī, man liekas, vēl būtiskākā problēma, ka cilvēks nevar atšķirt reālo no halucinācijas. Reāli psihiatrijas praksē cilvēks var atšķirt, ka tā ir halucinācija, tā halucinācija izstās ļoti jocīga, nedabiska. Tad viņš var pateikt, ka liekas, ka es tā kā gļukoju, bet citos gadījumos cilvēki to nekādīgi neatšķir tieši tāpatās, kā mēs sapnī, mums liekas, ka tas, kas noris sapnī, tas noris arī īstenībā. Lūk, tas būtu arī viss, ko es gribēju pievienot. Liels paldies! Tas var redzēt, ka šeit ir ļoti daudz vēl stāstams, jo īstenībā šis ir viens no tiem lieliem jautājumiem, tas sauktā mind-body problēma vai dvēsele ķermeņa problēma un tas, kā Dievs varētu sazināties. Tā kā ļoti daudz. Man būtu cerība, ka varbūt iezīmēm no pirmajā referāta varētu kaut kā pamazam atbildēt. Bet, noteikti to vajag iedziļināt, varbūt kādu citu, varbūt paplašināt kādu dienu. Bet labi, mums vajag uz otro konferentu profesors Ralfs Kokins no LU teoloģijas fakultātes. Labvakar! Labvakar, vai jūs man redzat un vai jūs man dzirdat? Lieliski, es priecājos visus redzēt un paldies, ka jūs man uzaicinājāt. Atšķirībā no iepriekšējiem diviem runātajiem man nebūs prezentācijas, jo man uzaicināja tikai aizvakar, tur un pēdējā brīdī, un šīs dienas bija diezgan aizņemtas, bet ar tēzēm es esmu iepazinies katrā ziņā ļoti, ļoti interesanti. Šī ir arī viena no manām tēmām, un man gan ir grūti, ko vēl piebilst pēc tik spēcīgiem un daudzpusīgiem izvērstiem runātājiem, bet tas tieši tāpat kā profesora Normunda Titāna referātā par to fideismu un evidenciālismu. Ja es skatos, piemēram, uz sevi, jāsaka ir tā, kā kurā brīdī un kādā aspektā. Ja? Brīžam es esmu fideists un brīžam evidenciālists, ja? Un bieži vien kā man tas ir izdevīgāk. Ja? Jāatzīst tādu lietu. Ja? Tāpat arī, ja mēs domājam par ticības un prāta attiecībām, tie nav viegli un vienkārši jautājumi. Ja? Un vispār ir tā, ka ir ļoti daudz tādu lietu, kas nav līdz galam atbildāms un nav atbildāms viennozīmīgi. Un jo mēs sīkāk un sistemātiskāk un precīzāk runājam, jo mēs esam uz arvien plānāk ledus. Tā pārnestā nozīmē sakot.
Un, ja es domāju par šo tematiku, es pāris lietas tikai pateikšu. Ja, man ir ļoti grūti distancēties no tādiem lieliem autoriem, kas man ir iespaidojuši šajā jomā, šajā jautājumā, kā piemēram Rudolfa Bultmana. Viņš diezgan daudz raksta par ticības un prāta attiecībām praktiski visos savos darbos, ja, sākot ar Jāņa evaņģēlija komentāru un tad viņš raksta un diskutē par jaunās derības atmitoloģizāciju, ja demitoloģizācijas programmu, ja. Gan arī viņam ir tāds ļoti ekskluzīvs sacerējums par ticības un prāta attiecībām, kas ir, es domāju, ka mēs vēl joprojām Latvijā šo darbu neesam līdz galam apgūši un sapratuši. Viņš ir ļoti mūsdienīgs darbs, Glauben un Verstehen vācu valodā, ja, ticēšana un saprašana, vai ticēt un saprast, ja. Un tā. Tāpat arī tādi reliģijas fenomenologi kā Rudolfs Otto un Gustavs Menšings, ja, Rudolf Otto, Das Heilige, ja, arī pieskarās daudzos aspektos ticības un prāta attiecībā, vai Gustav Menšinga darbs, tur metafizika de sich par metafiziku, ja. Tāpat arī Pauls Tilichs. Paulam Tiliham ir ļoti laba grāmata, kas mēģina savienot racionālo ar iracionālo reliģisko skatījumu, ar dabas zinātnisko skatījumu, un ļoti skaidri parāda arī tās robežas un tos milzīgos pārpratumus. Ja? Tā ir Paula Tiliha grāmata Simbols un īstenība. Simbols un īstenība. Manuprāt, viena no labākajām grāmatām šajā jomā. Un faktiski no Paula Tiliha es esmu paņēmis tādu vienu lietu, lai runātu par šo visu. Tur ir jābūt spēcīgam abās jomās, kur ir gan šajā ticības un reliģijas jautājumos, gan arī dabas zinātniskos jautājumos. Ja, tikai tad mēs varam runāt par robežām un iespējām un kopīgo un atšķirīgo un tam līdzīgi. Ja. Tāpat arī daudz par to ir valodas filozofijā, ja. Wittgensteins, Dalferts, ja, domāšana par jēgu, būtību, par augstāko iedomājamo būtību. Ja. Ļoti mani palīdzējis Dītris Ričels, ja, viņa grāmata Zur Logik der Theologie, teoloģijas loģika. Ja, teoloģijas loģika. Ja. Tur arī tieši ticības un prāta attiecības, bet vairāk gan tādā analītiskās filozofijas skatījumā. Un tur ir lietas, kas varbūt ir tādas izteiktāk protestantisks un nedar tādam vispārējam skatījumam. Un tad, protams, arī līdz pat tādiem jaunākiem autoriem, Normunds jau vairākus minēja, Normunds Titāns, bet Hugh Ross ir ļoti interesants. Tādā populāra zinātniskā valodā, bet manuprāt, viņš ir viens no redzamākajiem šodien. Ja mēs ņemam vērā to publikāciju skaitu, ja, un cik viņš ir aktīvs arī sociālajos tīklos, ja Hugh Ross var atrast arī Facebookā, piemēram. Ja. Viņš ir praktiski katru dienu ieposto kādu mazu materiālu, ja, par ticības un prāta attiecībām vai reliģija, dabas zinātne un reliģija. Vai kā mēs varam skaidrot. Piemēram, viena no pēdējām lietām bija tā, ka ir šīs acīm redzamās pretrunas Bībelē, ja, ka, piemēram, Kristus 3 dienas un 3 naktis arī pēc pravietojumiem, un arī viņš pats pravietojas būs zemes klēpī, ja, bet nekādā ziņā viņš mirst tautai saskaņā ar Jāņa evaņģēlija chronoloģiju 30. vai 33. gadā piekdienā, tas ir sagatavošanas dienā, jeb dienā pirms Pasās svētkiem, jeb 14. Nisan mēneša 14. datumā, ja, un ceļās augšā lielās dienas rītā, tur nekādīgi nesanāk 3 dienas un 3 naktis zemes klēpī, ja, jeb kapā, ja, un tad viņš mēģina tā racionālā veidā to visu izskaidrot, ja, kā viņš ir atradis, un viņš to tā skaidro gan ar dažādiem kalendāriem, gan ar to, ka tajā laikā judaismā tur sabats varēja iekrist pat 2 pasā nedēļas dienās, ja, sestdienā un ceturtdienā, ja, un iespējams Jēzus ir miris nevis piekdienā, bet ceturtdienā, ja, dienā pirms Pasās svētkiem, ja, un tā, un ņemot vērā to, ka diena sāk skaitīt kopš saulrieta, ja, tā piemēra pēc, ja, bet viņš ir tāds, kas mēģina meklēt tādus racionālus izskaidrojumus, ja. Vai, piemēram, Bībelē iedot tā, ka Bībele nav tik neracionāli, tie seni teksti, ja, bet kur ir jēgpilni, ja, piemēram, par pasaules radīšanu 6 dienās, jeb 6 jomos, ja, kur
jo visticamākais nenozīmē dienu, bet gan laikmetu. Ja? Vai šie teksti, šie tūkstošiem gadu senie teksti satur lietas un zināšanas, ko cilvēki tajā laikā ne tikai nezināja, bet arī nevarēja zināt. Ja? Piemēra pēc, ja, kā gaisma pirms debesu spīdekļiem un redzamiem debesu spīdekļiem. Ja? Gaisma tiek radīta vispirms, vai zeme ir apaļa un nekur nebalsta. Ja? Vai, piemēram, ka slimības ir lipīgas un tieši tāpēc ir jāievēro karantīna un epidemioloģiskie noteikumi un tam līdzīgi. Ja? Un tā neiet kopā, piemēram, ar daudz, piemēram, sektantu ticību šodien, ja, kas noliedz medicīnu, noliedz zinātni, ja, un noliedz visas ierobežojumus. Ja, un patiesībā tā ir tāda bibliska lieta. Ja, un tā. Un faktiski tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka ja mēs runājam par lietām, ir grūtāk runāt, protams, ja, bet ja mēs kaut kādā veidā nodalām vairāk lietas, ja, piemēram, runājot par ticību. Ticība var būt jebkas, ticība var būt absolūta māņticība un ticēšana pilnīgām, absolūtām, acīm redzamām muļķībām pēc principa, jo trakāk un neloģiskāk un nezinātniskāk, jo labāk, ja, un šāds ticības formas ir visapkārt, ja, kam tikai cilvēki arī Latvijā netic, ja ņem vērā, piemēram, māņticības, ja, un tā. Vai arī, piemēram, mēs ņemam vērā ticību saskaņā ar šīm rakstu reliģijām, ja? vai arī, piemēram, vēl vairāk monotistiskajām pasaules reliģijām, ja? Kas ir atklāsmes reliģijas. Ja? Ja mēs ņemam vērā, piemēram, kaut vai to pašu biblisko, ja? Patiski divas reliģijas, ja? Judaismu un kristietību, ja? Tad tas vienmēr ir jautājums par interpretāciju, tekstu interpretāciju, tekstu izpratni. Ja? Un tekstus mēs, protams, ļoti dažādi varam lasīt. Mēs varam lasīt ļoti primitīvi, ja? Lasīt izejot no tāda tulkojuma, kāds mums šobrīd ir, un tas, kā mēs šobrīd izprotam, ja? Bet mēs arī varam tekstus lasīt oriģinālā. Ja? Mēs ļoti daudz varam mācīties par šiem tekstiem, par vēsturisko kontekstu vispārējo, ja? Lai mēs varētu to tekstu saprast. Ja? Jo mums jau, atklāt sakot, tā zinātniski raugoties, mums jau nav tiešas pieejas šiem tekstiem. Man vienmēr, es pats esmu garīdznieks vienā lielā konfesijā. Ja? Un man burtiski satriec šī absolūti nedomājošā, nekritiskā pieeja pie tekstiem. Ja? Cilvēki jūtās tā, kā viņi tiešā veidā, viņi atver Bībeli, viņi tiešā veidā var saprast. Ja? Un es vienmēr negants joks tais arī par mācītājiem, ja? Kuri negatavojās, ja? Dievkalpojumiem un sprediķiem, ja? Un tas saka, mani vada svētais gars. Ja? Un tas ir arguments negatavoties. Ja? Un tad ir tā, kas 2 stundas no vietas runā, ej tu sazini par ko. Ja? Un tā, ja? Tā kā tur ir teksti, vispirms jāsaprot, viņi kaut kāds konteksts, ja? Sociālais, vēsturiskais, politiskais, ja? Mentālais konteksts. Ja? Tā ir pilnīgi cita mentalitāte, pilnīgi cits laiks. Ja? Tie jautājumi ir ļoti precīzi. Nevar izlasīt kaut kādu teikumu no Bībeles un teikt, šajā situācijā tas 1:1 strādā. Piemēram, tas pats apustulis Pāvils, ka viņš raksta draudzēji, viņš atbild uz ļoti konkrētiem jautājumiem, piemēram, korintiešu vēstulē. Ja? Ļoti konkrēti jautājumi tur tiek atbildēti. Ja? Ja, piemēram, mēs sakām, Bībelē tas tā ir rakstīts, ja? Un dažādi cilvēki to dara ļoti vienkārši ticīgi cilvēki, un to dara arī zinātnieki. Līdzīgi tas ir sacīts Bībelē arī. Ja? Bet vienmēr gribās teikt, no kā pagaid, mēs Bībelē jau netiekam tiešā veidā pie tā klāt, ko mēs tur lasām. Ja? Tas jau nav 1:1, divs vai divu vārds un tā, ja. Tas ir kaut kas, tas ir tie saturi, ja. Tas ir kaut kas pāri tekstam, aiz teksta, ja. To ir jāsaprot, ja. Lai to saprast, tur ir ārkārtīgi daudz jāmācās, ja. Un jābūt ļoti izglītotam cilvēkam. Ja, ja mēs sakām, mēs Bībelē to un to lasām, ja tas nav tik vienkārši, jo mēs lasām ļoti sen tekstu, kuram ir ne tikai savs konteksts, bet arī, piemēram, iekšējās sakarības un iekšējā loģika šiem tekstiem ir. Ja, tur nav tā, šie teksti nav tāds bez savas struktūras. Ja, un tāpēc tā galvenā lieta, ko es šodien pateikšu, ja, ka
ka, piemēram, man ļoti palīdz, ja nodala lietas un kategorijas. Piemēram, ja mēs runājam par ticību vispār, kā par fenomenu. Ja? Cilvēki tic jebkam, ja? Tā ir viena lieta. Bet cita lieta, ja mēs skatāmies, kā ticība ir formulēta monoteistiskajās reliģijās vai atklāsmes reliģijās, un sevišķi judaismā un kristietībā, ja? Kurā ir šī izglītotā akadēmiskā teoloģija daudzu gadsimtu un pat gadu tūkstošu garumā, ja? Kurā ir noteiktas interpretācijas metodas, ja? Noteiktas interpretācijas tradīcijas, ja? Viss šī hermenētiskā lieta, ja? Šīs atklāsmes reliģijas, kas runā par viena dieva atklāsmi vēsturē. Ja? Un te ir tā, ja mēs runājam tagad par ticību, to, kas runā, kas atklājās, ja? Tā visa lieta ir nedroši. Ja? Ik viens, kas ir bijis kaut nedaudz saskāries ar reliģisko vidu, zinās, kādas visārprātīgākās lietas cilvēks stāst un runā, kā ar viņiem runā Dievs, kā atklājās Dievs, ko Dievs viņam teicis un ko ir atļāvis, ko aizliedzis un tam līdzīgi. Ja? Bet tāpēc arī teoloģija ir tas, ka mēs fokusējamies uz šādām ļoti nedrošām, subjektīvām lietām kā personiskās atklāsmes, personiskās pieredzes un tam līdzīgi. Ja? Tas, kas ir tas nozīmīgais, tas, kas notiek vēsturē. Ja? Un ir tie tādi vēsturiski notikumi, par kuriem rodās jautājums un kur rodās kaut kāda refleksija. Ja? Manis pieminētais Dītrichs Ričels, kurš bija viens no maniem teoloģijas skolotājiem, sistemātiskās teoloģijas un analītiskās filozofijas skolotājiem Heidelbergas universitātē, ja? Viņš ļoti interesanti, viņš par to Bībeles loģiktais un ticības prāta attiecībā, viņš runāja tā, noteikti kaut kā ļoti neparastu vēsturisku notikumu. Ja? Kuri cilvēkiem nenoliedzam vajadzību runāt par Dievu, bet par Dievu ir pilnīgi neiespējami runāt. Ko tad mēs darīsim? Tādā veidā mēs par Dievu runāsim. Ja? Un tad tauta stāsta savu storiju. Ja? Un mēs šo storiju lasām, un tur ir viss, kas tur ir. Asins šķīst pa labi un pa kreisi, un tur ir likumi un mentalitāte, un tur viss iekšā. Ja? Bet caur tiem tekstiem tiek teikts kaut kas tāds ļoti, ļoti būtisks. Ja? Un tas ir tā atklāsmes reliģijā, arī tā diezgan grūta lieta. Ja? Es atvainojos, es aizmirsu izslēgt telefonu. Jā, tā kā tas ir tas jau. Un ja mēs runājam par tādu atklāsmes reliģijām, ja, tad ticība šādās reliģijās nav kaut kas pretī prātam, saprātam, izglītībai, mācīšanās procesam, domāšanai un tam līdzīgi. Ja? Ticība ir cilvēka ļoti apzināta un strukturēta atbilde, ja? Uz to, kas ir noticis vēsturē. Tas ir ļoti interesanti. Reliģijās mēģina formulēt, ja, kas tad ir tā vēsture, piemēram, pasaules vēsture. Ja. Tāpat arī cilvēka dzīve. Viens cilvēks var teikt, ja arī manā dzīvē kaut kas ir noticis tāds, negluži balss. Es vienmēr saku, ja mīļai jūs dzirdat balss, vērsieties pie psihiatra. Ja. Viņš ir daudz praktiskāks nekā reliģiskās draudzes. Ja. Viņš jums palīdzēs, ja jūs dzirdat balss. Ja. Bet arī tad, ja mēs nedzirdam balss, ja, arī tad mēs nevaram noliekt, ka kaut kas ļoti neparasts ir mūsu dzīvē. Un tad mēs skatāmies arī plašāk, kas ir noticis pasaules vēsturē. Ja. Tāpat arī jautājumā par vēsturisko Jēzu. Ja. Tur arī rodās ļoti daudz jautājumu. Ja. Tā nav vienkārši parasta persona. Ja. Tā nav persona, kura būtu noliedzama. Ja. Vismākais tas ir sens mīts. Ja. Vai kaut kas tāds. Ja. Nenoliedzam vēsturisku personu, kurš ir dzimis tad un tad, darbojies tik un tik ilgi, ja. Sodīts ar nāvi tajā un tajā gadā, jau mēs to saturu arī varam pateikt. Un tad tas jautājums, vai viņš tiešām ir tas, kas viņš ir, ja. Vai viņš ir viens no trakajiem, kādu šai pasaulē nav trūcis. Ja. Un tā ir arī tāda personiska tāda izvēle arī. Ja. Un tā, ja. Bet
Bet nu, ticība, piemēram, kristīgajā ticībā, ja, tur ticība nav, ticība vienmēr ir kaut kāda atbilde Dieva atklāsmei, ja, un Dieva atklāsmei pasaules vēsturē caur Jēzu Kristu, ja, nu, tas tā arī dogmātikas pamatos, tas tā ir, ja, un tādā ziņā, nu, vēsture tā ir diezgan arī eksakta, ja, un ticība, ja ticība ir atbilde, mana cilvēciska atbilde uz Dieva atklāsmi, ja, tā ticība nav pretrunā ar prātu, saprātu, domāšanu, mācīšanos, izglītošanos, taisn pretēji. Ja? Vismaz judaismā un kristietībā tas tā ir. Ja? Tā saistīta ar ļoti izteiktu izglītošanos, mācīšanos. Ja? Un tā, ja? Tā kā, bet nu, ticība, nu, protams, ir arī reliģiskās sistēmas, kur ticība, mēs varam teikt, nu vai tā nav ilūzija, ja? Kur ticība parādās kā atbild uz elementāru nezināšanu. Ja? Piemēram, cilvēks neko nesajēdz no medicīnas. Ja? Un tur sāk darboties kaut kāda ļoti īpatnēja ticība. Ja? Mēs ļoti daudz dažādās reliģiskās ticībās ir Latvijā. Vai, piemēram, tur elementāra lieta, ja cilvēks vienkārši skolā nav kārtīgi dabas zinātnes. Tur viens izskaidrojums tam, kam un kādā veidā viņš tic, ja ņemam vērā visus šitos antivakserus, viss sazvērstības teoriju sekotājs un tam līdzīgi. Ja. Ticība jau nav atbild uz nezināšanu. Ja. Ticībai vienmēr ir kaut kāds pamatojums. Ja. Ticībai vienmēr ir kaut kādi saturi, ja. Kaut kāda loģika. Ja. Piemēram, ja mēs jautājam, piemēram, kristīgajā ticībā, ja, kādreiz cilvēki jau stāst visu, ko es ticu, kāpēc, ko tik cilvēki nav redzējuši un dzirdējuši un sapratuši un ko ir meklējuši un atraduši, ja, nu, ko tik visu nestāst, ja, bet mēs tā sistemātiski mēģinam saprast, nu, kas tad ir tas pamats, ja. Faktiski ticība ir kaut vai Jēzum kā dzīvā Dieva dēlam, ja? Vai ticība ir tam, ko Dievs mūsu labā ir darījis, kaut vai caur savu krusta nāvi, ciešanām nāvi un augšām celšanu. Ja? Bet ticība nav ticība, piemēram, ka Dievs ir debesīs. Ja, nu, tas tā visticamākais nebūs. Ja. Un ticība arī šādā ziņā nav tas pats, kas reliģija, ja, kas ietver sevī visu ko. Ja. Un, piemēram, mūsu prāts jau palīdz saprast. Prāts ir saistīts ar ticību. Ja, un ticība, nu, man ir ļoti grūti iedomāties, kā ticība var nebūt saistīta ar saprātu. Ja, kā ticība var būt neprātīga. Ja. Nu tā, un ja mēs skatāmies arī teoloģiju, teoloģiskā pētniecība, ja, tur jau tiek lietotas ļoti dažādas metodas, ļoti dažādas zinātnes. Teoloģija jau nav tikai humanitāra zinātne, viņa arī ir sociāla zinātne, viņa brīžam ir tīri eksakta zinātne. Piemēram, arī tāpat teksta pētniecība, kuru mēs izmantojam ļoti dažādas literatūras zinātniskas un ne tikai metodas, ja, kas skar seno rokrakstu pētniecību, tekstkritika, formu kritika, literārā kritika, redakcionālā kritika, viss implicīto kritiku veidi un paveidi un tam līdzīgi. Ja. Tādā veidā. Ja. Protams, ir arī tā, ka Normunds jau minēja par tiem antropomorfismiem. Es domāju, ka daudz jau sajukumu un pārpratumus rada tas, ka ir šie antropomorfismi, ja, ka Bībelē ļoti daudz tā valoda ir lietot tāda, un reliģiskā valoda ir tāda, kas dievišķiem piešķir tādus cilvēciskus vaipstus un īpašības, un mūsu kategorijās, kaut kā attiecību kategorijās runā, ja, kur Dievs staigā, Dievs ir dārzā, ja, vai Dievs nāk, un tādā veidā, vai Dievs ņem mājas vietu, vai Dieva acs, Dieva roka, ja, Dieva auss, ja, un tam līdzīgi. Ja. Tie ir tādi simboli, tie ir antropomorfiski simboli, ja, un tos nekādā veidā tā nedrīkst saprast arī tieši. Ja? Un ja mēs tā, piemēram, jautāt par kā tas ir kristīgajā teoloģijā, ja? Sākot ar skolastiku un dogmātikām un tā, ja? Es domāju, ka diezgan izteikti kristīgā teoloģija pasvītro zināšanu, prāta, saprāta un sirds pieredzes vienotību. Ja?
Tur ir gan ļoti eksaktas lietas, gan diezgan tādas neasas un netverams lietas, diemžēl, ja, un tā, ja. Bet tas ir nedaudz atšķirīgi no tā, kas ir, piemēram, klasiskajā grieķu filozofijā, ja Normunds Titāns būs zinošāks par to nekā es, ja, kur lielākoties zināšanas ir racionāls, ja. Zināšanas nāk no prāta, ja. Tā ir zināšanas ir saistīts ar loģiku, ar matemātiku, ja, ar mehānikas izpratni un izprašanu un tam līdzīgi. Ja. Tātad, ka arī zināšanas par Dievu ir ļoti racionāls zināšanas. Ja. Tādā veidā, ja, bet kristīgā teoloģija tā mēģina pasvītrot, ka nevienmēr tas ir tā, ja. Ka zināšanas par Dievu mēdz būt arī ļoti praktisks, ja. Ka zināšanas par Dievu nedrīkst palikt, kā lai to labāk pasaka, tikai kaut kādu emociju līmenī, ja, jušanas līmenī vai, piemēram, arī tīra prāta darbības līmenī. Ja, tam ir jāparādās dzīvē, rīcībā, attiecībās, kur parādās šīs dažādas dimensijas. Ja, taisn par to holistisko raksturu un par to daudzdimensionalitāti. Ja, tas ir tas, ko. Bet, galvenokārt es gribēju teikt to, ka varbūt ir palīdzoši šādās diskusijās, ja mēs nodalām, ja, par kādu zinātni mēs runājam, par kāda veida ticību mēs runājam. Vai mēs runājam par ticību, kā to saprot, piemēram, lielās monoteistiskās atklāsmes reliģijas, vai mēs runājam par ticību vispār kā vispārēju fenomenu, ja, piemēram, dabiskā iedzimtā reliģiozitāte, naturālā reliģiozitāte, tas pats analogija entis un tam līdzīgi. Ja. Un visbeidzot, varbūt atbildot vienkārši tādu pāris domas, ja, Normunds Titāns arī teica par to, piemēram, par brīnumiem, ja, par brīnumiem un Kristus augšām celšanu. Ja, un tā, ļoti interesanti jaunajā trībā, ja pašā Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem, tur 15. nodaļā, tur Pāvils argumentē tādā veidā, ja Kristus nav patiesi augšām cēlies, tad pilnīgi veltīgi ir ticība. Ja, un tā, jūs esat miruši savos grēkos, ja, diezgan tas ir teikts, ja, bet ko tas Pāvila izteikums nozīmē? Pāvils mēģina pateikt, ka tas ir reāls, pat vēsturisks notikums. Ja, bet tas uzdod ļoti daudz jautājumus tagad. Ja, kā mēs to varam saprast? Ja, un piemēram, 19. gadsimta ļoti interesanti, 18. 19. Ja, līdz pat mūsdienām. Ja, piemēram, šie dažādie veidi, kā mēs mēģinam izskaidrot Kristus augšām celšanās jautājumus, un tieši tādā pat veidā ir zinātnieki mēģinājuši izskaidrot visus Jēzus brīnumdarbus. Vai visu to, ko, piemēram, ticīgie pieredz, ja, piemēram, kaut ko naktī redz, piedzīvo un tā tālāk, tur ir dažādi risinājumi no hormonālām svārstībām, kaut kā seksuāli līdz visam kam citam, ja, līdz tādām smadzeņu darbībām un tam līdzīgi, ja, un tā, bet šie mēģinājumi racionālā veidā izskaidrot. Ko nozīmē tas, ko es redzēju? Piemēram, kāpēc luterāņi nekad neredz Marijas vīzijas, bet Romas katoļi redz ļoti, ļoti izteikti Marijas vīzijas, ja, un tam līdzīgi. Ja, ko tas nozīmē, par ko tas runā? Ja? Vai, piemēram, šī paša Jēzus augšām celšanās, ja? Tur ir šie divi elementi. Tur ir tukšais kaps, ja? Un kas ir viens no spēcīgiem pro-argumentiem par labu Jēzus augšām celšanās vēsturiskumam, ja, ka tas notiek, pirmais pasludinājums notiek Jeruzālēmē, kur ir atsliecinieki un arī ienaidnieku cens, ja, un tā, kur ļoti daudz cilvēku ir ieinteresēti atmaskot, ja, šo muļķīgo kristīgo ticību, šo herēzi judaismu ietvaros un tam līdzīgi, ja, un pašā Jeruzālēmē, kur Jēzus augšām cēlies, tur notiek pasludinājums, ka viņš ir augšām cēlies, ja, tas ir tukšs, ja. Un otra lieta ir pēc tam šī augšām celtā Kristus pieredze. Ja? Tas, ka Kristus ir dzīvs, mēs ticībā pieredzam to augšām celto Kristu. Ja? Rudolfs Bultmans jau saka vairāk, viņš saka, Kristus ir augšām cēlies nereāli, bet kerigmā, pasludinājumā, mēs pasludinām un cilvēki dzird, un tajā pasludinājumā, ja tas ir dzīvs, ja tas ir harizmātisks, ja, tad Jēzus sastop kā dzīvu tur, ja, un tam līdzīgi, ja, un tā, un ja mēs ejam ar Jēzus jēgu vai Jēzus optimismu pie cilvēkiem, ja, tad zināmā mērā Jēzus ir dzīvs, ja, un tā.
par tādiem skaidrojumiem, ko ir citi teologi teikuši, ja, tad apmēram kā mūsu mirušie tuvinieki, ja, nekur nav pazuduši, ja mēs domājam par viņiem, mēs varam tā kā sajust vai domās sarunāties ar viņiem un tam līdzīgi, bet ir šie racionāli izskaidrojumi. Ja, man uzreiz nāk prātā, piemēram, 18. gadsimta beigās, ja, luterāņu mācītājs Reimārus, ja, kurš attīstīja krāpšanas hipotēzi. Ja, viņš teica, tas viss ir ļoti objektīva lieta. Ja. Mācekļi bija interesēti tajā. Ja. Viņi bija interesēti uztaisīt tādu, tā bija šmuts, tā bija izgāšanās. Ja. Jēzus nav. Ja. Tāpēc viņi narakstīja darbu, ja, par Jēzus un viņa mācekļu patiesajiem nolūkiem. Ja, vai, piemēram, vēlāk 19. gadsimta vidū, kad attīstījās arī šīs psiholoģijas zināšanas, ja, un medicīna spēra milzīgas soļus uz priekšu. Ja. Piemēram, Paulus, tāds zinātnieks Paulus, ja, teologs un mediķis reizē, ja, viņš izvirzīja šķietamās nāves hipotēzi. Kā var sakot, ka Jēzus tikai šķietam ir bijis mirs, ja? Viņš ir tikai noturēts par miruši, jo tās medicīniskās zināšanas tolaik bija ļoti vājas, ja vēlīna antīgajā laikmetā Romas impērijā, ja? Viņš ir ielikts kapā, tas nav tā kā aprakta kapā, tas ir tādā dobumā klintī, kur aizveļts ir priekšā akmeni, ja tur jau gaiss iekšā ir, ja? Un cilvēks ir vēsumā pamodies, ja? Un vienkārši nostūms akmeni un aizgājis mājās, ja? Un tad atkal pirmie liecinieki ir ieradušies un redzējuši, ka akmens ir novelts un kaps ir tukšs. Viņi patiešām nav kapā, ja? Bet tam ir tāds ļoti, ļoti vienkārši izskaidrojums, ja? Vai piemēram, Holtzmani, ja? 19. gadsimta vidus, ja? Holtzmans, ja? Pāraglabāšanas hipotēzi, ja, ka Jēzus tur, protams, ielikt tajā kapā, tur Golgātas tūmā, ja, bet viņi pēc tam tuvinieki vienkārši izņēma ārā, ka sabats pagāja, ja, viņi izņēma ārā un pāraglabāja kaut kur pie radiniekiem, ja, kaut kur citā kapu vietā, ja, aiznest pie savējiem, ja, un tad nāca vēlāk kaut kādi sekotāji mācekļi, ja, un redzēja, ka akmens ir novelts un kaps ir tukšs, ja, un līdz 20. gadsimtam tas nav viegls jautājums, ja, Tur ir arī par šo parādību un ticības subjektīvo un objektīvo raksturu. Ja, ļoti daudz ir rakstīts, ja, un runāts par to, ja, un objektīvās vīzijas, subjektīvās vīzijas, kā viņas izšķirt, ja, un līdz pat tādiem autoriem, kā piemēram Līdemans, ja, kurš mēģina savienot psiholoģiju vai psihiatriju drīzāk ar šo reliģisko elementu un tādā veidā, ja runāt par vīzijām, ja, kā par kavētiem sēru procesiem, kas laužās ārā no zemapziņas un tam līdzīgām lietām. Ja, tā ir tā diezgan sarežģīta un ļoti sazarota tā lieta. Tā, tas no manas puses būtu viss, ja, bet tur nav daudz ko piebilst šiem runātājiem. Super, liels paldies! Īpaši liels paldies par ātru mūsu pasākumu glābšanu. Jā, pirms 2 dienām piekrist, un būtu turpinām uz tradīcija, ka mums ir 2 koreferenti un pavisam atziņam un interesantām idejām. Es rakstīju to autorus, ko jāskatās un pašiem jāizglītoties. Mūsu laiks īstenībā ir beidzies, tā kā man ļoti žēl, tāpēc, ka ir tik daudz, kas jāizdiskutē. Vienīgais, kas varbūt es pateiktu godīgumā pēc un tradīcijas pēc, mums vienmēr ir pēdējais vārds, vismaz atbildes vārds galvenajam referentam. Tad varbūt profesors Tītlens grib īsumā kaut ko respondēt uz respondentiem. Ja tā var pateikt. Jā, paldies. Šeit sanāca lielā mērā, ka respondenti paši nāca ar saviem referātiem, kuros savukārt ir atkal ļoti daudz vielas atkal pārdomām un diskusiju turpināšanai, tāpēc, ja šeit konkrētu jautājumu nebūs, man ko piebilst, ja tiešām vairs arī tā nav. Artūra Utināna referāts, tas arī saistīts, piemēram, ar ļoti šobrīd tādu lielu jau reliģiju pētniecībā, tādu veselu skolu, kas pēta šos, kā
kā smadzenēs veidojas, tur arī izmantojot tur smadzeņu skenēšanu vai ne, un viss tam līdzīgas lietas, kur ir tie attiecīgie reģioni, kas atbild par reliģiskajām tā saucamajām pieredzēm, un tā ir tāda ļoti atkal plaša joma, kur, jāsaka, Floriānam varbūt, ka to var vēl atsevišķi, varbūt, ka tieši arī vēl šādu var vienu veidot, piemēram, sesiju, un tāpat arī par šiem, par jaunās derības, par alfa specialitāti un to visu par šīm vēsturiskajām, kā vēsturi saistīt ar, savukārt ar ticības fenomenu interpretāciju un rašanos un tam līdzīgi. Tās atkal viss ļoti tādas plašas tēmas, kaut arī, savā ziņā tur, protams, viss arī ir kaut kādā veidā savā starpā saistīts. Bet tā vairāk man tā speciāla komentāru nav. Ok. Paldies. Varbūt, man ir daudz jautājumi bija īstenībā, un tiešām es gribētu turpināt. Varbūt tā ir laba ideja, varbūt kāda cita diena arī iedziļināties vienā vai otrā no tam jautājumiem. Es domāju, ka mūsu oficiāla pasākuma mums jāpabeidz, jo ir cilvēki, kuriem jāturpina savas dzīves gaitas. Ja kāds grib palikt, varbūt mēs beigsim to ierakstu un tā tālāk. Ja kāds grib īstu laiku palikt un kaut kādus jautājumus apspriest, mēs varam, bet es domāju, ka mēs esam diezgan ilgi strādājuši un tiešām bija vērtīgi. Tā kā es gribu pateikt liels paldies visiem dalībniekiem, gan šeit, gan Facebookā. Un šīs ieraksts tiks likt YouTube, tā kā varbūt būs, man ir liela cerība, ka arī ar tiem līdzekļiem, kā definīcijām un jēdzieniem, kā mēs varam palīdzēt, tajā apziņā, kopīgās valodas atrašanai. Liels paldies!